otrā daļa. Turpināsim sarunas par Krišānu Valdemāru un viņa mantojumu un arī par jūrniecības mantojuma jautājumu muzejos. Šo sesiju mums atklāja vēstures doktore Margarita Barsdeviča. Un pašreiz Margarita Barsdeviča ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēstures nodaļas vadītāja. Viņa 2004. gadā aizstāvēja promocijas darbu Rīgas pilsētas un tās apkārtnes teritoriālā attīstība un zemes izmantošana pēc 1621. līdz 1710. gada kartogrāfiskajiem attēliem, ir vairāku zinātnisko grāmatu, kā arī daudz izstāžu autore, un šobrīd kopā ar muzeja kolēģiem ir atbildīga par Krišāņa Valdemāra 200 gadus pasākumiem, kā arī par topošo Krišānim Valdemāram veltīto izstādi. Margaritas Barsdevičas ziņojuma tēma ir Krišāņa Valdemāra mantojums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Jā, lūdzu. Labdien, paldies par pieteikumu. No pieteikuma jūs sapratāt, ka es un Krišāns Valdemārs tas ir diezgan attālas lietas, gadsimtu ziņā pat, taču darbs muzejā ļauj bišķi iziet no komforta zonas un ik pa laikam pievērsties tēmām, pa kurām droši vien strādājot institūtā, man pat nenāktu prātā domāt, ka es kaut ko tam līdzīgu varētu arī darīt. Un mana šeisdienas tēma ir Krišāņa Valdemāra mantojums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tas ir stāsts, kas būtībā turpina konferences pirmo daļu, tikai šajā daļā mēs vairāk risināsim jautājumus, kas saistīts ar to, kas līdz mūsdienām reāli ir saglabājies no pagātās Krišāņa Valdemāra dzīves, viņa aktīvās sabiedriskās darbības, respektīvi no viņas dzīves gājuma. Un tieši kas ir saglabājies mūsu muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, un es atļaušos arī pieņemt bišķi klāt mūsu muzeja filiāli Ainažu jūrskolas muzeju, kas, manuprāt, jau ir unikāla tāda vērtība, kas liecina par šo Krišāņa Valdemāra veikumu. Un šeit jūs redziet manā ievada slaidā Krišāņa Valdemāra portretu, tas ir taps 1878. gadā. Šī glezna ir viena no nedaudzajiem, tādiem unikāliem eksponātiem, kas no Krišāņa Valdemāra ir nonākuši mūsu muzejā. Un par cik tālāk vai šo gleznu nevarēs redzēt, tātad autors tiek pieņemts, ka ir Staņislavs Roze, lai gan esmu redzējis, ka šo autoru tiesības arī apšauba. Un tātad Krišāns Valdemārs būtībā piedzīvo gan to, ka viņa laikā top viņa portreti, viņa laikā jau ir tāds veids kā fotogrāfijas, tās jūs jau šeit redzējāt vairumā, taču muzejos parasti no ievērojamām personām ir saglabājušies dažādi sadzīves priekšmeti un tam līdzīgas lietas. Krišāņa Valdemāra gadījumā tas ir mazliet savādāk un daļai tas izskaidrojums ar divām lietām. Pirmkārt, kā jau jūs visu rītu klausījāties, Krišāņa Valdemāra dzīve, darbs, aktīvā sabiedriskā darbība lielākoties noritēja ārpus tagadējās Latvijas teritorijas, respektīvi kopš kā viņš devās uz studiju gaitās uz Tērbatu, tālāk turpināja dzīvi Pēterburgā, Maskavā, atgriešanās Latvijas teritorijā, tātad arī dzimtajā Kurzemē brīžiem pat bija riskanta. Protams, Valdemārs arī uzturējās Rīgā, ceļoja, devās darba ceļojumos, pētot šo te Baltijas jūras un citu jūru piekrasti, tātad novērtējot iespējas atklāt šeit jūrskolas un attīstīt kuģniecību, taču tā uz vietas Rīgā viņš nonāca tikai savas dzīves izskaņām, bet par to vēlāk. Un līdz ar to Valdemāra saikne ar Latvijas teritoriju, tātad tālāk
laika Vidzemes un Kurzemes gubeņu pārsvarā. Tās ir viņa rakstītās un saņemtās vēstules par šiem te vēstulēm, un, kas izdotas 2 sējumos, arī jūs jau daudz dzirdējāt. Tātad preses izdevumos, grāmatās, brošūrās un arī citur publicētie Valdemāra darbi. Mazāk fotogrāfijas, kā jau minēju, ir arī saglabājušies dokumenti un dažādi, respektīvi lietiskie priekšmeti, kas ir izkliedēti dažādās vēstures atmiņu institūcijās. Un tādi, tipiski muzeja priekšmeti gan ir ļoti daudz. Un, respektīvi, varbūt, nemeklējam konkrētus priekšmetus, tad dažādus dokumentus un publikācijas mēs visvairāk gan arī varam meklēt Latvijas Valsts vēstures arhīvā, kino, fono dokumentu arhīvā, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, Akadēmiskajā bibliotekā, arī daudzos muzejos, taču mūs vairāk saista tādi materiālie priekšmeti. Un man arī daļai jāsaka, šis piekrist referēt par šo tēmu. Es piekritu sakarā ar izstādi, kas top mūsu muzejā, kā jau minēju, tas ir Krišjāņa Valdemāra 200-gadēja veltītā izstāde. Un meklējot materiālus par Krišjānu Valdemāru, mēs sapratām, ka lietišķi materiāli ir vai no mums, vai rakstniecības un mūzikas muzejā. Ja? Un to skaits ir visai maz, tātad tie ir būtībā rakstām pults un daži rakstām piedarumi, vēstuļu zīmogs, tintes susinātāji, arī Krišjāņa Valdemāra lietota piezīme grāmatiņa, tātad tas viss ir pie kaimiņiem. Savukārt mūsu muzejā ir saglabājušies tādi vairāki dāvinājumi, fotogrāfijas, bet par to mazliet vēlāk. Ja? Tātad šī ir, respektīvi tā, nedaudz paskatīties uz to, kādēļ mūsu muzejā un arī citos muzejos šo priekšmetu ir ļoti maz, ja? Un tas daļēji saistīts pirmkārt ar to, kā jau es teicu, ar Valdemāra šo dzīvošana ārpus Latvijas teritorijas un otrkārt ar muzeja situāciju 19. gadsimta beigās. Un tas ir laiks, kad vietās, kur nebija nacionāla valsts, kur tā sakot, valsts neveidoja savu vēsturi, savus muzejus, kā tas sāka notikt Vācijā, Francijā un citur, muzeji atradās dažādu biedrību rokās. Un šeit nelielai atgādnei tāda neliela sakritība ir 1891. gads. Janvārī durvis ver mūsu muzeja, kas tolaik ir Doma muzejs jaunā ēka. Tā paša gada novembrī no dzīves šķiras Krišjānis Valdemārs. Parasti ievarjām personām šādā situācijā muzeja cenšas iegūt kādas liecības, veido kolekcijas un tā tālāk. Taču Doma muzejs tolaik ir šo te vācu-baltu biedrību pārziņā un vēstures un senatnes pētītāju biedrībai, kas būtībā ir galvenā un nodarbojas ar dažādu kolekciju vākšanu, tāds Krišjāns Valdemārs tolaik, jāsaka, neinteresēja. Šī muzeja uzdevums, kā atzīmēja Antons Buholts, bija krāt visu, kas kā vēstures piemiņas lietas piederīgas mūsu sabiedrībai, un tās tāpat kā visai Baltijas attīstībai. Un pārsvarā tās saistījās ar vācu-baltu sabiedrību un šo vācu-baltu sabiedrības atmiņām. Savukārt Latvijas vēstures izpēte un tieši latviešu, tolaik gan latviešu tautas senvēstures izpēte palika Rīgas latviešu biedrības pārziņā. 1869. gadā izveidotā biedrības zinību komisija, respektīvi, arī savā darbības laikā vairāk kārt cilāja jautājumu par latviešu
muzeja dibināšanu. Sākotnēji biedrība bija ekonomiski vāja un arī nebija šo te darbinieku un, respektīvi, biedrībai trūka kapacitātes, lai attīstītu šāda veida muzeju. Un 1876. gadā tātad Rīgas Latviešu biedrība nolēma dibināt muzeju, kur glabāt visu par Latviju un Latvijas zinātni, kā tolaik rakstīts uzaicinājumā, kas publicēts Balsī, bija, ar vārdu sakot, visu par mūsu senču kultūru, dzīvi un ieražām. Taču jauta uzdevumi bija daudz, un jāsaka, ka laikam jau Valdemārs viņu redzeslokā nenonāca, lai gan jāsaka, ka Valdemāra netieši ieguldījums vērojams Latviešu etnogrāfiskajā izstādē, kas vēl atklāta 1896. gadā, un vienā no tās nodaļām, var teikt, netieši tiek atspoguļots arī Krišjāņa Valdemāra veikums. Izstāde rāda latviešu kuģniecību, iepazīstināja ar latviešu jūrniekiem, kapteiņiem un kuģu īpašniekiem. Tātad tieši ar to jomu, ko savā darbības laikā aktīvi bija attīstījis Krišjānis Valdemārs. Un mūsu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kā jau es minēju, tātad ir nonākuši jau šīs konferences pirmajā daļā atskatītās Krišjāņa Valdemāra publikācijas, vēstules, respektīvi dažādi izdevumi, ko rakstījis gan viņš pats, gan par viņu, un kas būtībā glabājas nevien pie mums, bet arī citās Rīgas Latvijas atmiņu institūcijās. Taču izstādes, meklējot materiālus izstādē, mēs konstatējam, ka mūsu muzejā ir daži eksponāti, kas varbūt nav tik plaši pazīstami, un varbūt rosinās jūs padomāt un atlicināt laiku, sākot no 4. decembra, es jau sāku reklamēt, un ierasties muzejā uz šo izstādu. Un viens no tiem šādiem priekšmetiem ir respektīvi jau minētās vārnīcas, respektīvi Maskavas latviešu dāvana Krišjānim Valdemāram Maskavā 1871. gada 15. novembrī. Tas ir neliels albums, par kuru mūsu muzejā pamanīja un sāka pētīt nepārāk sen. Albuma ieraksts albuma ierakstā ir veltījums jubilāram, un varbūt jūs mulsina, lai atgādināšu, ka Valdemārs savā dzīves laikā uzskatīja un bija pārliecināts, ka viņš ir dzīves 15. novembrī. Un šajā datumā viņš arī svinēja savu dzimšanas dienu, vienīgi pateicoties Antona Birkerta, Valdemāra dzīves pētnieka ārlauz draudzes baznīcas grāmatā atrastajam ierakstam. Šie uzskati par Valdemāra dzimšanas dienu mainījās, tātad Valdemārs to nezināja, bet pēc Birkerta ziņām viņš ir dzimis 20. novembrī, un līdz ar to mēs Valdemāra dzimšanas dienu tātad svinām pēc šī te gadskaitļa. Ja? Taču, kā liecina dāvana, Valdemārs bija ļoti iecienīts, un šo te dāvinājumu ir parakstījuši tā laika grupa Maskavas latvieši, kas pulcējās ar Krišjānu Valdemāru. Tie ir viņa laika biedri Fricis Brīvzemnieks, Matijs Siliņš, Rudolfs Kēnigs vai Ķēniņš, Jānis Krodzinieks un citi. Jāatzīmē, ka šāda veida albumi, kur ievietot fotogrāfijas, bija tolaik diezgan izplatīti, jo tā jau bija fotogrāfijas, tādi, varētu teikt, 19. gadsimta ziedu laiki, kad ļoti populāras kļuva es atvainojos, šeit bija minētais, tā sakot, ieraksts veltījums, ja? Tātad tautiešiem Maskavā, tautiet verdzības nīdētāji, tautiet brīvības karotāji. Jūs paši varat izlasīt, ja? Un mazliet ejot tālāk,
Tātad albumā ir ievietotas fotogrāfijas tā sauktajā vizītkāršu formātā, kas tolaik bija ļoti populāras. Jāsaka gan, ka varbūt Rietuma Eiropā šajā laikā šo attēlu popularitāti sāka jau mazliet norimt, taču Krievijas impērijā, kur dzīvoja Krišjānis Valdemārs, tās joprojām bija populāras. Un to, kādi attēli īsti ir Valdemāra albumā, par to vairāk uzzināsiet apmeklējot izstādi, taču jāatzīmē, ka tie bija ne tikai Valdemāra un dažu viņu līdzgaitnieku attēli, bet arī fotogrāfijas, kas tolaik tika izplatītas, tika respektīvi pārdotas. Šis te nelielais formāts, kur dažādas tā laika slavenības, gan valdnieki, gan rakstnieki. Šajā albumā ir diezgan daudz Krievijas rakstnieku, polāru pētnieki, respektīvi vienkārši šīs fotogrāfijas tika izplatītas apmēram tā kā mums informācija par slavenībām. Un mums arī jāsaka, nav īsti skaidrs, vai šīs fotogrāfijas vācis un sistematizējis pats Valdemārs vai kāds no viņa līdzgaitniekiem, taču albumā ir arī paša Valdemāra fotogrāfijas, kas liecina, ka viņš tomēr šo albumu rokās ir turējis. Tā, un vēl tāds viens muzeja priekšmets, kas liecina par Maskavas latviešu attieksmi pret Valdemāru, ir šis Valdemāram dāvinātais kauss sudraba kāzu jubilejā, arī ar ierakstu. Un tātad Valdemārs 1864. gada 18. februārī apprecējās ar vācu-baltu rakstnieci Luīzi fon Ramu. Tolaik diezgan tāda turīga Rīgas tirgotāja meitu, un spriežot pēc uzrakstu šī kausa, tautieši Maskavā bija sveikuši viņu šajā te nozīmīgajā dzīves jubilejā. Mums tas ir nevien tāds eksponāts, kurus savās rokās noteikti turējis Valdemārs, bet arī, kas liecina par tā laika Maskavas latviešu sabiedrības attieksmi pret Valdemāru. Ja? Šīs attiecības bija diezgan tuvas un sirsnīgas. Tā, un īsumā vēl trešais priekšmets, tas ir, respektīvi, mūsu muzejā saglabātais vainags, ar kuru Valdemārs tika pavadīts ceļā no Maskavas uz Rīgu. Šis vainags ir piestiprināts uz Valdemāra kapa, darināts no sudraba, un tas liecina pret tautiešu īpašu attieksmi pret Krišjānu Valdemāru, jo parasti 19. un arī 20. gadsimta sākumā šādi vainagi tika darināti un lietoti tikai augstdzimušu personu vai ievēram cilvēku tādās bēru ceremonijās. Vainags ir saglabājies tāpat kā iepriekš minētie priekšmeti Rīgas Latviešu biedrības namā un nodots muzejam, kad šo biedrību likvidēja. Tas liecina, ka Valdemāra piemiņa tika glabāta Rīgas Latviešu biedrībā, bet par cik biedrības muzeja mantas tika nodotas muzejam, Latvijas Nacionālajām valsts vēstures muzejam, tagad jau krietni ātrāk, varbūt tās tolaik nemaz netika uzskatīts par tādiem būtiskiem eksponātiem. Tā, un noslēgumā, kā jūs jau minējis, uzskatu, ka vislielākā piemiņa Krišjānim Valdemāram ir un viņa veikumam Latvijas jūrskola un Latvijas jūrniecības attīstībā ir šīm jūrskolām, un šo piemiņu glabā Ainaža jūrskolas muzejs. Tātad nobeigumā varētu teikt tā, lai gan priekšmetu un tādu tradicionālu vēsturisku liecību muzejos ir diezgan maz, tomēr, kā liecina vasaras pasākums Ainažos un arī šī konference un citi pasākumi un mūsu muzeju un Ainažu krājums, kas saistīts ar jūrniecību. Un būtībā šīs abas institūcijas pilnībā iekļaujas to atmiņu institūciju klāstā, kas Latvijā var kalpot par platformu, kur tikties, diskutēt, pētīt Krišjāni Valdemāru, kā arī viņu pieminēt. Paldies par uzmanību!
Paldies par ziņojumu. Jautājums, lūdzu. Jā, lūdzu. Grāmatām zīmogs, ko jūs demonstrējāt prezentācijā, vai tās ir tā kā jūsu muzeja jauniepirktas grāmatas, vai tām ir kaut kāda saistība ar Pēterburgu vai Maskavu, ar turienes latviešu organizācijām? Vai jūs esat pētījuši šo eksemplāru izcelsmi? Kā jūs dzirdējāt, ar Valdemāru izpēti es neesmu nodarbojusies, un šīs grāmatas klabājas mūsu muzejā, gan bibliotekā, gan krājumā, un, respektīvi, kā viens no izdevumiem, droši vien, kurus var atrast arī Nacionālajā bibliotekā un citur. Es to jautāju tāpēc, ka nesen mēs ar kolēģi konstatējām, arī gatavojam izstādi par Krišjānu Valdemāru. Mēs konstatējam, ka Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir pagājušā gada 80. gados iepirktas grāmatas no Pēterburgas Latviešu labdarības biedrības, un mēs neatmetam cerību, ka varbūt tur ir kāda grāmata, kas ir pastarpināti ienākusi no Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrības. Tāpēc es vaicāju, jo es dzenu pēdus. Interesanti, ka padomju laikā tātad ir antikvariātā tirgotas Pēterburgas Latviešu labdarīšanas biedrības grāmatas. Paldies par interesanto ideju. Mēs apskatīsim mūsu krājumu arī šajā aspektā. Paldies. Tad decembrī būs izstāde. Varbūt jūs varētu īsi raksturot izstādes galvenās tēmas. Decembrī plānotā izstāde, tā sakot, uz kuru jūs visi esat laipni aicināti. Kā jūs ziniet, Krišjāņa Valdemāra dzīve un darbība, tas ir ļoti plašs tēmu loks, priekšmeti ir maz, bet mēs izvēlējāmies tādus 3 vadmotīvus, un tas ir Krišjāns Valdemārs un tauta, Krišjāns Valdemārs un jūra un Krišjāns Valdemārs un zeme. Respektīvi, ko viņš ir paveicis šajās jomās. Paldies, un tad